šajā video parādīšu, kā izveidot ražošanas pasūtījumu un izpildīt to tikai daļēji. Respektīvi, ja tev ir ienākušas kaut kādas izēvielas, izējumateriāli, bet nepietiek, lai saražotu visu nepieciešamo, un tāpat ir jāražo daļēji, jānogādā, jāpārdod klientam. Tad veidojam jaunu pasūtījumu, produkts ražošanai. Mēs viņus vēlamies saražot, piemēram, 2. Rakstu 2 tādēļ, ka, lai parādītu daļēji ražošanu, vajag vismaz 2 produktus, jo no viena daļēji neko daudz neuzražos. Tātad izvēlamies, ko ražojam, apstiprinam, pārbaudam pieejamību. Lūk. Un uz doto brīdi mēs redzam, ka mēs varam saražot tikai vienu. Restīvi ir nepietiekoši daudzums. Šo pašu vienu arī mēs norādīsim šeit. Rekur te ir poga, tātad izgatavot visu, bet tā kā mēs izgatavosim tikai vienu, to poga nomainīsies. Lūk. Tātad gatavojam šo pašu vienu, kur viņš mums arī ļauj sagatavot, jo atlikumos viss mums ir. Tajā brīdī, kad viņi sagatavo, piedāvā veidot backorder. Backorders nozīmē to, ka tiks izpildīts šis daudzums, kurš ir pieejams, bet par pārējo tiks izveidots vēl viens ražošanas pasūtījums, ražošanas orders. Lūk, tātad mums viens ir pabeigts, un lūk, šis te par atlikumu ir izveidojies jauns. Tajā brīdī, kad mēs iepērkam preci izējumateriālus, viņi parādās noliktavā, varēs pabeigt arī otru daļu, kuru neizdevās saražot pirmajā piegājienā.